Nu, ja mēs esam uzstādījuši solveru savā failā, tad varam arī aprēķināt kādu uzdevumu. Nu, kā piemēru, apskatīsim, kā var noteikt funkcijas ekstrēmus. Uzdevums ir atrast ražošanas izmaksu minimumu, noteikt minimālās ražošanas izmaksas. Risinot tāda tipa uzdevumus, sākumā ir jāizveido funkcijas grafiks. Ja vajadzīgs funkcijas grafiks, tad pirmais, ko izdarām, protams, veidojam tabulu. Tad no tabulas parādās arī grafiks. Grafiks ir vajadzīgs, lai mēs varētu redzēt, kā uzdevumam ir atrisinājums. Tad mūsu mērķis atrast šīs funkcijas minimumu. Minimums atrodas apmēram šajā apgabalā. Pirmais, ko izdarām, izveidojam papildus tabulu, kurā sākumā ievadīsim aptuvenās meklējamā mērķa koordinātas. Mūsu gadījumā, piemēram, x, lai ir 70. Otrajā šūniņā c no x obligāti jābūt formulai. Tad mēs redzam, kā pie izvēlēta x 70 ražošanas izmaksas sastāda 2430. Ejam solverī. Šeit ir jāizveido vairākas darbības. Pirmā darbība jānosaka, kas mums būs mērķa funkcija. Nu, mūsu gadījumā tas ir izmaksas un mērķa funkcijas adresi ieklikšķinām augšējā pirmajā šūniņā. Otrajā rindā mēs izvēlāmies mērķa vērtību, kādu mēs gribam sasniegt. Mūsu gadījumā minimumu. Un tad vēl jānorāda, ar kādām mainīgām šūniņām mēs vēlamies sasniegt šo mērķi. Palaižot solver, mēs redzam, kā mūsu izveidotajā tabulā apakšā pamainījās x un pamainījās arī c no x. Programma izmet ārā paziņojumu vai logu, kurā var vai nu atcelt iegūto rezultātu vai apstiprināt. Nu, mēs piekrītām šim rezultātam, tāpēc mēs ejam tālāk, bet patiesībā tālāk vairs nav kur. Uzdevums ir atrisināts. Vēlu sekmes!